Čau, Sabina. Čau, Nikita. Dod 5. Kur tu dzīvo? Es dzīvoju Krāslavā. Es arī. Vai tu māki dzīvo par Krāslavu? Jā. Es arī. Nu tad skaitīsim. Jā! Autori Ināra. Dzīvols par Krāslavu. Uzrakstīju dzējoli par mūsu Krāslaviņu. Dzējolītis aizbēga vai neredzēja viņu. Meklēju to grāmatā, lasīt man jau sokas. Svilšu kastē to meklēju, pilkus man rokas. Neredzēja dzējoli, ne mana lele, ne lācīts. Parka lauva uzrūca, 100 gadus nav tāds manīts. Meklēju to Daugavā, mežā to meklēju un mājās, pat dārziņā to meklēju, jau piekusa man kājas. Izskatās, ka dzējoli it nemaz nav kauna. Tagad nākas man rakstīt dzējoli no jauna. Ināra. Koka Krāslava. Amatniekiem čakos rokas būvē Krāslavu no koka. Ciku cakam lodziņi, ko grizumu podiņas, mājiņa pie mājiņas, gliterintas nostājas, gluži tā, ka svetkiem pošas nokrasotas, krāsas skošas, patīk citiem, patīk mums, koka māju mantojums, 1, 2, 3, skaitītās mums līdz.